Es esmu Ilgvers Imša, esmu tiesību speciālists. Man ir 15 gadu pieredze starptautiskā informatīvo tehnoloģiju uzņēmumā. Es esmu sportists dvēselē, es arī nedaudz pats sportoju, spēlēju tenisu. Esmu Rīgas čempions dubultspēlēs. Vienspēlēs es neesmu čempions nemaz. Nemaz? Jā, tā kā, un jā, es šeit tad atnāku uzskrienu ar... Jā, šodien tu atnāci uzskriet, jā? Es atnācu uzskriet, jā, pirmkārt, ir ļoti jauka kompānija. Jā. Man ļoti ir tīkama ideja. Jā. Un pats skrējiens, domājams, ka arī būs feims, jo pāri tiltam skaists skats. Jā. Es domāju, ka tas tāds baudāms pasākums. Jā, Mani sauc Vilnis Ķirsis. Es esmu uzņēmējs, sniedzu biznesa konsultācijas. Un Zatlera Reformu partijā iestājos tādēļ, ka jūtu, ka daudzas lietas mūsu valstī nenotiek tā, kā viņām vajadzētu notikt. Pie tam ar katru brīdi viņas notiek vēl, nav attīstība iet pretējā virzienā. Un tādēļ es nolēmu, ka nedrīkst stāvēt malā, jāpiedalās politiskajā procesā. Ok, strādā vai... Šobrīd mācos Rīgas Tehniskajā universitātē, pirmajā kursā maģistrantūrā, datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē. Man patīk sportot, ziemāju sporta zāli, arī braucu pa kalniem, slēpoju, snovoju, vasarā ritiņbraukšanu, peldēšanu. Mani sauc Renārs Putniņš, esmu neiroķirurgs, esmu Rīgas nodaļas vadītājs arī un partijas dibinātāja biedrs. Jā, un ko tu šodien šeit dari? Šodien, pa cik veselā miesā vesels gars atbalsta sportisko formu, atbalsta savus līdzjutējus, no mūsu partijas biedrus un arī centīšos malā pieskatīt viņus un ar veselīgu atbalstīt. Viens ir sagatavotība, profesionalitāte un mērķtiecība. Tās ir trīs lietas, kas ir svarīgākās, lai uzvarētu. Tās ir tās, kas tad man palīdz uzvarēt Rīgas čempionātu. Un mēs šodien uzvarēsim? Mēs noteikti uzvarēsim, jo mēs esam šeit jau. Mēs jau esam uzvarējuši. Un tas ir tas, mēs esam uzvarējuši ar to, kad mēs esam šeit. Jā. Labs jautājums. Es domāju, pirmkārt, gribas spēkam, otrkārt, ticībai, saviem spēkiem. Jā, tas ir galvenais. Motivācija, tikai vienīgi motivācija. Man ir milzīga motivācija. Milzīga motivācija tev. Šoreiz skrienu, lai piedalītos un būtu ar savu komandu kopā ar visiem superīgajiem ZP jauniešiem. Lai uzvarētu, vajadzīgs pirmais, protams, gribas spēks. Mērķtiecība viennozīmīgi ir jāredz, galvā jāredz viennozīmīgi savs mērķis, gala mērķis. Un vienkārši jāiet uz to. Un, protams, neliela veiksme, neliela loma ir veiksmē. Sprints, es domāju, ka labāk, lēnāk, bet tālāk skriet nekā ātri un īsi distanci. Tā varbūt var saistīt ar mūsdienu politiku, ka mums ir tāda īstermiņa domāšana, bet labāk nesteigties, skriet lēnāk, tālāk. Lēnāk skries, tālāk tiks. Jūs ziniet, ir pilnīgi atšķirīgi sporta veidi. Nav atbildes, šis ir svarīgāks vai šis ir mazāk svarīgs. Labi. Tad šodien ir maratons, jo sprintā tu vienkārši izliec visu sevi 100 metros, bet maratonā svarīgi ir tas, ka tu vari savu motivāciju no sākuma līdz galam izturēt. Pēc kā tevi sauc? Jānis Osis. Jānis Osis. Un kā tevi sauc? Artjams. Un kā tevi sauc? Andris. Un tevi? Dāvis. Un tevi? Artis. Un jūs visi esat jauniešu nodaļas dalībnieki ZRP, vai ne? Jā. Jūs visi esat sportisti, vai ne? Tieši tā. Cik jums ir sportistu stāsts? Cik gadu tu jau sporto? 14. Cik tu? 20. 20 gadu sporto. Tu cik gadu sporto? 18. Un tu? 18. Un tu? Gadu. Nākamais jautājums. Kas sportā ir galvenais? Ir sprints vai maratons? Maratons. Sprints. Maratons. Izturība. Mūs domāju, ka ir maratons. Maratons. Kāpēc maratons? Tad ir viens jautājums, cilvēki. Vai jūs pazīstat olimpisko čempionu maratonā? Nē.
Bet jūs pazīstat olimpisko čempionu 100 metru sprintā Usains Bolts. Mēs viņu noteikti ļoti cienām. Mēs ļoti cienām noteikti olimpisko čempionu maratonā. Mēs sportojām. Mēs skrējām maratonu. 18 gadus, jā. Kas sportā ir svarīgākais, lai uzvarētu? Gribas spēks. Labs gars. Mērķis noteikti un gribas spēks. Laba komanda. Un kāda mums ir komanda? Labākā! Labākā komanda mums ir. Jā, paldies jums visiem. Lai veicāt! Paldies! 5 reizes vajag. Kāds pičfonā uzsēļot? Atkal naudas. Atkal tas sports. Kā šitā var izlaukt? Savējā jāliek vai ir? Savējā! Naudiks nešķiet. Kāpēc šis būs gājiens ar? Tas bija viltīgi. Labi, 4. Saķimošana Nikon, Red Bull, no mēdījiem Radio 101, TVNet, Kojas Channel un LNT. Ja gribat piedalīties skrējienā, jums vēl līdz 20 rieni, lai pierģisēties ar saņemt numuru. Okārts nakts skrējienā. Ziedēšanās līdz 20 rieni 0. Pavisam vienkārši arī strīd. Šodien mūsu atklājums ir diezgan interesants un svarīgs. Tas ir vienkārši nākamais.